Sveiki, te Kalvis no Eirogold, un šajā video mēs apskatīsim Latvijas pirmskara monētas, kas apgrozībā bija no 1922. līdz 1940. gadam. Mēs atrodamies pretī ministru kabinetam, kur arī stāsts par Latvijas naudu aizsākās. 1918. gadā Latvija ieguva savu neatkarību, taču paši pie savas naudas mēs tikām krietni vēlāk. Tikai 1922. gada augustā ministru kabinets apstiprināja likumprojektu par jaunas naudas ieviešanu, kas aizstātu tajā laikā apgrozībā esošos Latvijas rubļus. Tika pieņemts lēmums, ka Latvijai viennozīmīgi ir nepieciešama sava nauda, taču sākumā nevarēja izlemt, kā šo naudu nosaukt. Sākotnēji bija paredzēts izmantot frankus un santīmus, bet vēlāk latus un grašus. Bet latam bija daudz pretinieku, jo uzskatīja, ka lats ir tas, ko namdaris sit pie spārēm jumta nostiprināšanai, vai ir tas, ar ko zemnieki iemēra tīrumus. Papildus jauno naudu tika piedāvāts saukt arī par veltām un imantām, latvām un omām, ozoliem, zīlēm, dižajām, sīkajām un mans favorīts – pūķiem un rūķiem. Taču neviens no šiem variantiem tā arī netika pieņemts, jo, piemēram, puķi un rūķi tika uzskatīts, ka ārzemniekiem to būšot grūti izrunāt. Izvēle nenāca viegli, taču pēc garām sarunām un diskusijām tika nolemts, ka Latvijas naudas pamatvienība būs lats un tā 100. daļa – santīms. Jaunā nauda tika nodrošināta ar zeltu, un viens lats bija aptuveni 0,29 grami zelta. Ar jaunās naudas emitēšanu īpaši nevilcinājās, un 1923. gada martā apgrozībā tika laistas pirmās monētas. Pašas mazākās Latvijas naudas vienības bija 1, 2 un 5 santīmu monētas, kuras tika izgatavotas no bronzas. 1 un 2 santīmu monētas tika kaltas visvairāk. Gandrīz katru gadu šīs monētas nonāca apgrozībā vairāku miljonu lielās tirāžās. Laika posmā no 1922. līdz 39. gadam nokala nepilnus 38 miljonus 1 santīma un 30 miljonus 2 santīmu monētu. Sagadījās tā, ka dažos gados nokaltās monētas ir kļuvušas par numismātikas retumiem, un kolekcionāru aprindās tās tagad maksā krietni vairāk ne par pārējām. Pie šādām monētām varētu pieskaitīt 1937. gada 2 santīmus, kuras mašīnrakstītāja kļūdas dēļ tika nokaltas nepareizā izmērā, un Latvijas banka tās atsauca, bet neliels skaits tomēr palika apgrozībā. Tāpat arī 1938. gada 2 santīmi, kas dažādu kļūdu un misēkļu dēļ tika nokalti tikai daži desmiti. Un pie retumiem varētu pieskaitīt arī 1923. gada 1, 2 un 5 santīmu monētas. Apgrozībā laida arī 10, 20 un 50 santīmu monētas, kuras izgatavoja no niķeļa. Arī šīm monētām bija miljoniem lielas tirāžas, taču atšķirībā no mazajiem nomināliem tās nevajadzēja kalt atkārtoti. 1, 2 un 5 latu monētas izgatavoja Lielbritānijas monētu kaltuvē no 835. proves sudraba. Tāpat kā mazākā nomināla monētas, arī šīs nokala vairāku miljonu lielās tirāžās. Sudraba 1 latu monētas visu tirāža ir nokalta 1924. gadā. 2 latu monētas ir kaltas 1925. un 26. gadā. Savukārt 5 latu monētu tirāžu bija nepieciešams papildināt vēl 2 reizes. Kopumā šī monēta ir kalta 1929., 31. un 32. gadā. Uz Latvijas sudraba 5 latu monētas ir attēlota Zelma Brauere profilā, kura tautā ir iesaukta par mildu, un viņa ir kļuvusi par savdabīgu neatkarīgās Latvijas simbolu. Sākotnēji kopā ar citām monētām bija plānots laist apgrozībā arī zelta monētu ar nominālu 20 lati, taču jaunā nauda bija pietiekoši stabila un atsevišķas kalt zelta monētas nebija nepieciešams. Dažādu apstākļu sakritības dēļ šī monēta netika tālāk par izveidotu ģipša modeli, pēc kura parauga Latvijas banka 2008. gadā izlaida kolekcijas zelta monētu. Un šī monētas nosaukums ir Latvijas monēta, kur ir ieguvusi pasaules mēroga atzinību. Pirmskara Latvijas nauda apgrozībā bija tikai nepilnas 20 gadus, un dažādu politisku notikumu ietekmē pasaulē notika lielas pārmaiņas, kas, gribot negribot, skāra arī mūsu. Un 1940. gadā lata periods bija beidzies, un uz turpmākajiem 50 gadiem Latvijā atgriezās Krievijas rublis. Cerams, ka jums šis video bija noderīgs, droši spiediet laiku, komentējiet un dalieties ar šo video ar saviem draugiem. Ar jums bija Kalvis, uz redzēšanos!